Neesmu gluži Balī, bet arī nepārāk tālu no tās. Šī ir viena no turistu populārākām vietām. Tā nosaukumu es nemaz nemēģināšu izrunāt, to meklēsiet zemāk. Jūtu, ka šis būs traks kāpiens. Cerams, ka nenolidošu. Kā jūs jau redzat, ir jābūt piemērotiem apaviem. Zandales un čības pludmales atstājiet citām reizēm. Es ceru, ka es eju pareizi, jo te nav ne margas, kur turēties, nekā. Tas laikam, šis kāpiens laikam ir stiprāks būs nekā es. Vai arī es vienkārši kaut kur ne tur aizgāju. Bet šis brauciens noteikti nebija veltīgs. Jākāp būs augšā, apakaļ. Dažkārt četrāpus. Okeāns mutuļo. Skaisti. Es vēl atbraucu labā laikā no rīta, kamēr cilvēki daudz nav, tad netraucē kāpt. Parasti šeit ļoti daudz cilvēki ir. Nezinu gan, cik viņi tālu, vai pareizāk sakot, zemu nokāp. Lūk, bija īstā vieta, kur man iet. Palaidu garām. Iepriekš es teicu, ka es neiešu, bet tad es ieraugu zīmi un saprotu, ka man ir jādodās, ka es nevaru neiet. Ka tas ir jāredz. Varbūt manā gadījumā, ja jūs dodaties, uzvelkat šortus, nevelkat kleitas. Ir jāpadomā, kur kāju likt. Ir gan karsti, gan arī sarežģīti. Labi, kad ir tā tie koki salikti, tāda kā sēta, vismaz ir pie kā pieturēties. Wow!
Un pa šo būtu jākāpj lejā. Es vispār nezinu, kas ir domāts kā pakāpiens, kur kāpt. Jop, cik cilvēki arī nāk pretī. Tādi paši gudrinieki kā es izdomājuši uzkāpt kaut kur. Pareizāk sakot, nokāpt. Redziet, ar šādiem apaviem noteikti nekāpjiet. Tas nav to vērts. Pirkstus apdauzīt. Kā redzams, daži jau dabūjuši traumas, asiņaini ceļi. Vai arī, nezinu, palaidīsim garām. Es nezinu, kāpēc viņai viena apavi tādi, otra tādi uzvilkti. Tas ir dēļ stila vai dēļ kādas traumas. Tā. Ja dodaties kaut kādos pārgājienos, lūdzu, neatstājiet aiz sevis atkritumus, tukšas pudeles vai salvetes. Es zinu, ka te nav miskastes, kur izsviest, bet es vienmēr stiepju līdzi. Dažkārt pat ir, ka pusdienu nesāju savu tukšo pudeli, lai kaut kur atrastu, kur izsviest. Bet tā ir, manuprāt, labāk nekā nomest zemē. Piekus. Es pat nezinu, kur man samainīties. Es varētu no aizmugures vienkārši pastumt. Palīdzēt. Tas ir kaut kāds vērts. Pēc šāda kāpiena jāsāk domāt, ka varbūt tas arī labi, ka to liftu ceļ. Tad tas tomēr droši. Bet es varēšu teikt, kad es pirms cik ilga laika tur kāpu ar kājām. Nebija tāda lifta. Protams, to jau neuzbūvēs 1, 2. Gotovi. Man liekas, kad es vienkārši stāvu kaut kādā kalnā. Stāvus nokāpt. Jausmas. Labi, ka vismaz es malā redzu visu laiku okeānu. Tad savādāk. Ja es neredzētu, kā es tur kāpju lejā, es diez vai kāpju. Bet es zinu, ka tas ir to vērts. Ka tas būs iespaidīgi.
Varēs vēlāk sevi kāpienu lejā sevi atbalvot ar peldi atsveldzēties. Thank you. Udah 6 deh. Ak, jau. Tas bija grūti. Ceru, ka tas bija pēdējais. Pa tādām klintīm kāpt nav viegli. Es priecājos, vismaz kapavi ir izvēlēti pareizi. Aplikām kājām nāk augšā. Tas ir diezgan sāpīgi. Tā. Vēl pēdējie metri. Un tad es būšu sasniegus savu kāpienu. Jāc. Esmu nokļuvusi. Wow! Man kājās ir botes. Es nevaru skriet ūdenī. Bet tas ir tik forši. Atierēts viltīm. Nekad neatkārto to. Man ir zila pēcpuse un pilna atjēgas viltīm, bet es absolūti iesaku ikvienam braukt uz šo vietu un izbaudīt.